Denāriju pāšs taisnā pozīcijā. Kad denāriju pāšs izkrīt taisnā pozīcijā, tas nozīmē, ka jaunais gads būs jaunu iespēju un zināšanu laiks. Šī kārts runā par mācīšanos, izaugsmi un stabilu pamatu veidošanu nākotnē. Tavas idejas un centieni šogad var pārvērsties reālos rezultātos, ja spēsi pieiet visam ar atbildību un pacietību. Attiecību jomā denāriju pāšs norāda uz jaunu attiecību sākumu vai uz esošo attiecību atjaunošanu ar jaunu perspektīvu. Ja esi attiecībās, šī kārts liecina, ka būs iespēja izveidot stabilākas un dziļākas attiecības, ja abi būsiet gatavi ieguldīt laiku un uzmanību viens otram. Ja esi viena, kārts norāda, ka tavā dzīvē var parādīties cilvēks, kurš iespējams sākotnēji šķitīs mazliet kautrīgs, bet ar laiku izrādīsies uzticams un gādīgs. Darba un finanšu jomā šī kārts ir lieliska zīme, kas norāda uz jaunām iespējām. Tas var būt laiks, kad vari sākt mācīties jaunas prasmes, pievērsties jauniem projektiem vai iegūt pirmo pieredzi jaunā jomā. Finansiāli šī kārts norāda uz nepieciešamību būt uzmanīgai un plānot sava budžeta izmantošanu saprātīgi. Lieli ieguvumi ir iespējami, ja rīkosies apdomīgi. Un atceries, denāriju pāšs tev saka, visi meistari reiz sāka ar pirmo soli. Šogad nebaidies mācīties un spērt pirmos soļus pretī saviem mērķiem. Denāriju pāšs apgrieztā pozīcijā. Kad denāriju pāšs izkrīt apgrieztā pozīcijā, tas norāda uz iespēju, ka tev šogad varētu pietrūkt skaidrības vai motivācijas attiecībā uz saviem mērķiem. Šī kārts var norādīt arī uz grūtībām uzticēties savām spējām vai uz nerealizētām idejām, kurām trūkst plāna vai disciplīnas. Attiecību jomā apgrieztais denāriju pāšs liecina par attiecībām, kurās viens no partneriem var nebūt pilnībā nobriedis vai vēl nav gatavs uzņemties atbildību. Ja esi attiecībās, tas var būt aicinājums pievērst uzmanību tam, vai jūsu attiecībās ir līdzsvars un vai abi partneri iegulda vienlīdzīgi. Ja esi viena, šī kārts brīdina, ka var parādīties kāds, kurš sākotnēji šķitīs pievilcīgs, bet vēl nav gatavs nopietnām attiecībām. Darbu un finanšu jomā apgrieztais denāriju pāšs var norādīt uz grūtībām koncentrēties uz saviem mērķiem vai uz to, ka trūkst skaidra plāna. Finansiāli šī kārts brīdina būt uzmanīgai ar spontāniem izdevumiem vai nepārdomātiem ieguldījumiem. Un atceries, apgrieztais denāriju pāšs tev saka, neviens necer māju, nesagatavojot pamatus. Šogad koncentrējies uz savu plānu veidošanu un pievērs uzmanību detaļām, lai izvairītos no liekiem šķēršļiem.